Kapitāla brīva aprite ir viena no Eiropas Savienības pamatbrīvībām, kas veido iekšējo tirgu līdzās preču, pakalpojumu, personu brīvai apritei. Kapitāla brīva aprite nozīmē, ka var notikt neierobežot finanšu līdzekļu pārvedumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tas ietver plašu darījumu klāstu, piemēram, investīcijas nekustamajos īpašumos, akciju un obligāciju pirkšanu, aizdevumu un kredītu piešķiršanu, kā arī pensiju un apdrošināšanas maksājumus. Kapitāla brīva aprite atvieglo investīciju plūsmu visā Eiropas Savienībā, ļaujot investoriem meklēt labākās iespējas savām investīcijām ne tikai savā valstī, bet arī citās dalībvalstīs. Tas palīdz palielināt kapitāla efektivitāti un veicināt ekonomisko izaugsmi. Brīva kapitāla aprite veicina konkurenci starp finanšu iestādēm visā Eiropas Savienībā, kas noved pie efektīvākiem un inovatīvākiem finanšu pakalpojumiem, kā arī labākiem nosacījumiem patērētājiem un uzņēmumiem. Kapitāla brīva aprite ir būtiski ekonomikas un monetārās politikas koordinēšanai Eiropas Savienībā, īpaši Eirozonā, kur tā palīdz veicināt ciešāku ekonomisko integrāciju un valūtas stabilitāti. Lai gan kapitāla brīva aprite ir viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem, noteiktos apstākļos ir iespējams ieviest ierobežojumus. Piemēram, lai aizsargātu sabiedrības intereses cīnoties pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Lai risinātu krīzes situācijas finanšu sistēmā, šādos gadījumos var tikt piemērot noteikti kontroles mehānismi. Tomēr šādi pasākumi ir jāsaskaņo ar Eiropas Savienību, un tie tiek uzraudzīti, lai nodrošinātu, ka netiek lieki un nesamierīgi šķēršļi kapitāla brīvai apritei. Kapitāla brīvas aprites princips ir būtisks ekonomiskās sadarbības un integrācijas veicināšanai Eiropas Savienībā, sniedzot gan ekonomiskos, gan sociālās priekšrocības Eiropas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmējiem.